No 2015. gada 1. janvāra tiek atvērts elektroenerģijas tirgus. Visi elektroenerģijas lietotāji, tā skaitā mājsaimniecības, pirks elektroenerģiju brīvajā tirgū. Elektroenerģijas tirgus mājsaimniecībām nozīmē, ka elektroenerģiju varēs iegādāties no brīvi izvēlēta elektroenerģijas tirgotāja, kuras sniegtie pakalpojumi un piedāvātā cena šķiet vispiemērotākā. Šobrīd elektroenerģijas piedāvājumus mājsaimniecības lietotājiem ir izteikuši 4 elektroenerģijas tirgotāji. Tie, protams, ir Latvenergo, Baltkom TV, Vin Baltica un 220 Enerģija. Sadales tīkls ir transporta kompānija. Mēs elektroenerģiju transportējam. Transportējam līdz katram iedzīvotājam, katrai mājai, katram dzīvoklim. Un neatkarīgi no tā, kurš elektroenerģijas tirgotājs jums tirgos elektroenerģiju, transportēsim mēs. Elektroenerģijas tirgotāju iedzīvotājiem jāizvēlas līdz 15. decembrim. Izvēloties elektroenerģijas piedāvājumu, pirmkārt ir jāstāsta uz to, ko es vēlos pirkt. Ir iespējams pirkt tikai elektroenerģiju, varbūt ir vajadzība pirkt elektroenerģiju kopā ar citiem pakalpojumiem, piemēram, televīzija, internets, telefonija. Arī šāds piedāvājums ir atrodams no tirgotāju piedāvājumos. Bet kas notiek tad, ja es neko nedaru? Nekas briesmīgs nenotiek. Elektrība būs. Elektrība būs universālā pakalpojuma ietvaros no esošā tirgotāja, kas nozīmē, ka tā būs uz gadu fiksēta cena ar iespēju jebkurā mēnesī mainīt elektroenerģijas tirgotāju. Lasot līgumu par elektroenerģijas pirkšanu, ikdienas patērētājs dažkārt to neizprot, kam līgumā jāpievērš galvenā uzmanība. Vissvarīgākais, kas patērētājiem ir pašam jāsaprot, tad ir vispār savs vidējais elektroenerģijas mēneša patēriņš. Un izejot no šī kritērija, faktiski ir tālāk tādi 4-5 tādi svarīgi bloki, kam arī jāpievērš uzmanība līgumā un vispār piedāvājumā. Un tātad tas varētu būt pirmais. Ja ir izteikts piedāvājums, ir kaut kādas cenas, tā ir viena lieta, bet tā otra lieta ir iespējams, ka kaut kāda termiņš tam līgumam. Nākamā joma ir šī rēķina apmaksa un vispār rēķina veids. Jo diezgan daudz, un cik es saprotu, vairums patērētāji līdz šim ir pieraduši norēķināties par elektrību pēc šī fakta. Faktiski nolasot savus skaitītāju rādījumus un pēc tam aprēķinot to, cik tas ir naudiskā izteiksmē. Tad pašlaik tomēr elektrotirgotāji arī piedāvā ieviest un popularizēt vairāk tieši šos izlīdzinātos maksājumus, kad tiek aprēķināts vidējais mēneša patēriņš. Nākamais ir rēķina piegādes veids un kopumā šī saziņa ar šo elektrotirgotāju. Sadales tīkls, tāpat kā līdz šim, arī turpmāk rūpēsies par tīklu drošību. Tā skaitā arī par nepārtrauktu elektroenerģijas piegādi. Mēs arī turpmāk pieņemsim gan ziņojumus par elektroenerģijas bojājumiem, par tām problēmām, kas ir mūsu tīklā, gan arī skaitītāju rādījumus. Ja elektroenerģijas tirgotājs gadījumā piedāvā viņam ziņot par bojājumiem, arī to var darīt. Tas ir katra elektroenerģijas tirgotāja tiesības, gan pieņemt skaitītāju rādījumus, gan arī pieņemt dažādus citus paziņojumus, kurus tālāk jau viņš nodod sadales tīklam. Bet Latvijā izvēlētais tirgus modelis ir tāds, ka lietotājs slēdz vienu līgumu ar elektroenerģijas tirgotāju, saņem vienu rēķinu no elektroenerģijas tirgotāju un primāri par dažādiem klientu apkalpošanas jautājumiem vēršas pie elektroenerģijas tirgotāja. Šobrīd patērētāja galvenais jautājums ir, kā veidojas elektrības cena un cik par to maksāsim. Elektroenerģijas kopējais maksājums sastāv no 3 daļām. Viena daļa ir sadales pakalpojums, tad šis transportēšanas izmaksas, ko maksā visi elektroenerģijas lietotāji neatkarīgi no tā, kurš tirgotājs tirgo. Nākošais ir obligātais iepirkums, ko atkal maksā visi elektroenerģijas lietotāji neatkarīgi no tirgotāja. Un konkrētais tirgotāja piedāvājums, kurš var būt gan fiksēta cena, gan mainīga cena, ar mēneša maksu, bez mēneša maksas fiksētas, tad ir dažādi piedāvājumi tirgotājiem. Par šo daļu katrs lietotājs var runāt ar tirgotāju un vienoties, kas viņam ir labākais. Iedzīvotājiem šobrīd svarīgākais ir salīdzināt piedāvājumus, izvērtēt savu elektroenerģijas patēriņu un izvēlēties sev atbilstošāko elektroenerģijas tirgotāju.